tagad ņemos ar ārdurvīm, noņēmu no staplodes. Saprast, kā man te vispār izstās un kā tas viss vispār varētu saiet kopā, jo man tagad jāņem ārā. Man šiten būs jāmaina, man šitā brūsa ir jāmaina. Tur droši vien ir jānoņem nost vēl apmetums, vajag pāršuvot. Te šitie klucīši, ko es nevarēju no tās puses dabūt, vēl jāņem ārā apakšā droši vien tāds pats. Pa vidu varbūt arī. Plus tās durvis nav līmenī, apakšā kur viņas ieiet uz iekšu. Un augšā viņus iz āru centimetru. Tā kā raus ārā, kad visu, tad skatīsies, kā man vispār ir jātais, lai tas līmenis saiet kaut kā ar to apmetumu, tāpēc, ka pieliekot līmeņrādi, šitā siena arī nav taisna. Tur apakšā ir uzlikta tik bieza kārta apmetumam, ka līmeņrādes man rāda šitā. Teorētiski vajadzētu būt šitādai te atstarpēji, kas ir nenormāli daudz. Variants, ka man moši daudzīt nost apmetumu un tad kaut kā pievilkt, pielīdzināt. Vēl nezinu, šobrīd vienkārši es norāvu aplodus, pastīties, ar ko man būs darīšana. Man tad ir plāns šito droši vien nākamnedēļ ķerties te klāt, jo man durvis jau sen gatavs ir. Es viņus vēl negribēju likt iekšā, kamēr citi darbi iet. Jā, un tad vēl nezinu, ko ar šito puses darīšu. Tur arī būs labs jautājums, tā teikt. Ko tā diena ir pienākusi? Ņemam ārā durvis. Skatīsimies, kā mums te viss iztīsies. Jau var redzēt, kur būs jāmūrē. Te pa vidu, te augšā. Tā, ķieģelīši smuki samūrēti. Ko var redzēt viss čīkiniekā. Šitā man te izstās pagaidām. Tagad es atstāšu, lai žūst. Rītdien tad braukšu taisīt koku kārbu rāmi durvīm. Bet tagad es gribu šodien arī aiztaisīt šitos caurumus, iet visus šo plaisiņu, kur bija tā demperlenta. Reku stūrīts, te man sanāca šaizīt, ka man bija šītiņās tās durvis pirms tam cēlu uz augšu ieplīst. Es te attīrīju visu, te arī visu aiztaisīs ciet aizbetonēs. Rekur ar šito te uzjaucu viņu tādu šķidrāku. Moškas viņam vēl bišķi piebēršu klāt, lai viņš tomēr nav tik šķidrs, bet viņu vajadzētu diezgan šķidri, lai viņš tur smuki satek iekšā visur. Tālūk. Tā, sorry, baigi neuzfilmēju, bet rekur nomainīju pārsadzīti uz keramzītu betonu. Šādi izstās. Tur bija šitā vecā koka, kur viņi ir galīgi izļurgājusies, vispār neko neturējās, un es īsti nezināju, kā es viņu pareizi varētu piestiprināt, jo ar jāvu, cik es saprotu, pa taisno nevar mest uz koku, viņš savādāk satrūdēs. Taisīju šitā, kā es jau vienreiz biju taisījis, man sanāca. Tagad arī sanāca, ka būs šitā tagad. Tā, reku man tagad ir impregnētā brusa. To skrūvēšu klāt pie tā keramzīta bloka pārsedzes. Uztaisīju rekur, kur galviņām iesaisties. Un es, kas čūnīt taisies, sapratu, kad keramzīta blokos pat vislabāk skrūvas ieiet ar lielo vītni, bez nekādiem dībiļiem. Viņas pierāvās ļoti labi, tā kā, mēģināsim šitā. Tā, pagaidām man izstās šādi. Augšējais pieskrūvējās nenormāli labi ar tām skrūvēm, viņš absolūti nekur vispār negustās. Un sānos izdarīju šādi. Izlīmeņoju distancerīšiem, ielīmēju putas, iespiedu pieskrūvēju, smuki stāv šādi. Tā, kaut kā šitā man sanāca. Pēc izmēriem līmeņiem viss ir. Tā situ 2 piecinietes brusiņu, 1, 2,5. Nožūs putas nogriezīšu, domāju, te vēl metāla stūrīšus ielikt. Pārsadzīt, viss smuki žūst. Te izstās. Tā gribēju sapūst putas, bet krīt ārā vai kaut kāds bišķi jaudīgāks laikam. Tā izstās viss. Tā, labi, nākamā diena. Atskrēju pastīties, nogriezt putas, kā izstās un pieļauju vakardien kļūdu. Vakardien rekur gāzīsies nost. Vakardien starp dēļiem neiepūtu putas, un es šodien tā skatos, tā kā bišķītiņās gaismas spīd cauri. Un arī patiesībā tam pirmajam starp keramzītu un reku var redzēt čuķuķi, kas spīd cauri, kas ir baigi sūdīgi, nav labi, bet labi, nav nekas ir pārāk traģisks, jo šito es šoreiz dabūt nost vairāk nevaru, jo man ir pieskrūvēti visi šitie, un es visu nejaukšu tagad ārā. Tā kā tur es pēc tam izdomāšu, ko darīt, bet te es sapūtu, pārskrūvēju. Tā kā tā.
Tā, nu tā diena ir pienākusi. Šodien brauc likt durvis, jau pēc kādas pusstundas jābūt džekiem. Tagad paņemšu ar rekuru multitūlu, nogriezīšu nost, distancerīšu šitos te, lai man pēc tam nākotnē viņi netraucē. Man to būs izdarīt daudz vieglāk tagad, kamēr rāmas durvīm nav ielikts. Nu, pievākšu, pieslaucīšu un gaidu džekus. Te es izdomāju labāk, es ierunāšu pa virs video, jo man negribās būt baigi negatīviem, bet patiesību sakot, ka man ielika durvis, es nebiju baigi apmierināts. Man pašam likās, ka es diezgan skaidri un gaiši visiem visu izstāstīju, kā vajag, kur vajag, ko vajag darīt, bet visticamāk kļūmīt notika tur, kad viens no meistariem vispār nerunāja latviski, un es arī neesmu tas, kurš baigi labi runā krieviski, tad iespējams tur notika kaut kāda komunikācijas kļūda. Un, kā viņš sāka, kur caurums ienāca, kaut kur bija novērsies un atnācu apakaļ un skatos, ka galīgi nav tas, kā vajadzēja. Nu, tā īsumā pastāstot, kad apakšā apmetuma kārta bija 3 cm un virs durvīm tas bija centimetrs. Un viņš man pielaida durvis pie visbiezākās kārtas, kas nozīmē, ejot uz priekšu nākotnē, man ir virs durvīm jāmet 2-3 cm kārta apmetums, plus arī, kad mēs taisīsim kāpņu telpā remontu, lai to visu izlīdzinātu, visai sienai būs jāmet lielāka apmetuma kārta. Ko es it kā izskaidroju, kad es to apmetumu gar malām nodauzīšu nost un pielaidīšu pie durvīm, bet viņš jau bija ierubs caurums tajā sienā, par cik mums ir mūra siena, kaļķa jāva 2 reizes, tu tajā vienā urpties nevari. Un tālāk jau bija otra lieta. Viņš no iekšpuses bija izmērījis attālumus no durvīm, bet tev jau jāstāsta ir no abām pusēm. Un sanāca situācija tāda, ka pret kāpņu telpu tās durvis stāvēja pilnībā šķībi. Un es jau viņam beigās pienācu, lai viņš tomēr to otru galu, pusotru 2 cm arī palaiž uz āru, lai arī pret kāpņu telpu izstāsta normāli, jo tev jau tomēr jāstāsta ir no abām pusēm, kā izstāsta durvis. Tā kā, beigās kaut kā ielika, bet līdz galam neesmu apmierināts. Tāpēc, draugi, saku no pieredzes, sekojiet līdz darbiniekiem. Zinu, ka nevienam negribās būt tam, kurš skatās uz rokām, bet ir jāsako līdzi tev kā mājas saimniekam, ir jāsako līdzi, lai nav tā, kad atbrauc izdara, savāc piķi, aizbrauc projām un tu tālāk dzīvo savām problēmām. Un ejot uz priekšu, aizvien vairāk es saprotu, kāpēc man opis stāv blakām visiem darbiniekiem ar šķību acu un skatās, ko viņi dara, jo tā vienkārši ir pieredze. Nākamais, ko es daru, reku var redzēt, esmu nolīmējis maliņas vadu kanāliem, jo man vajag uztaisīt tā, ka man vajag aizpildīt tikai pusīti no kanāla, bet es nevaru nosmērēt šitās maliņas. Īstā šādi aizpildīju, palikuši kaut kādi, nezinu, plus mīnus tur 5 mm, pēc tam finišu kārtiņai. Tālūk, te tas pats. Un reku depiņā nopirku šitādus te, lai aiztaisītu caurumiņus. Liekas, pastīsimies, kā tas strādā un kā tas izstās. Tā kaut kā man viņš neiet. Šitā. Stulbi citā krāsā. Tur bija šitāds zeltenāks. Es speciāli paņēmu baltojumu, man likās, ka man tā kasta ir baltāka. Labi, lai stāv. Ja baigi gribēšu var nopirkt jaunus un nomanīt tā, lai pa feng shui. Tāpat tās te neviens nestīsies, bet viņš arī maksā 50 centi, man liekas, vai pat mazāk.